Laba dieniņa visiem. Mēs te nodarbojamies ar svētām lietiņām. Pakojam fermentiņus, greznojam. Keitiņa atnāca, vēlējās, teica, es gribu vienu pudelīti izgreznot. Jā, tam tāds skaistas zelta pērlītes un tādā pašā krāsā ir fermentiņš. Šitas gan ir, un tāda paša ir mani pirksti, kad ņemās daudz. Tad jau var noprast, kāds ir ferments un kas notiek mājās pēc pirkstiņiem. Jā, fermentiņš ir tas ir spēcīgāks par iepriekšējo, arī antiparazitārais, bet plus ar kurkumu, melnajiem pipariem, rozmarīnu un, protams, ķiploki, kanēls, gailenes. Jā, tur jāskatās, man precīzāk ir, bet jā, vairs nav. Es nepaspēju ielikt, un viņa vairs jau nav. Praktiski viena pudelīte iespējams, jā, kuras varētu no mums pašiem paņemt. Jā, te taisās mums nākamais. Nevarēju atrast ķimenes, iepriekšējā bija ķimenītes, un te mums ir vienkārši krustnaglītes. Tur bija ļoti daudz vēl krustnaglītes. Jā, tā kā tā. Viss taisās, jā, un to meitiņa. Kāda tev? Kāds tev šodienas vēstījums? Es gribu šeit rakstīt, Jēzus ir ar tevi. Jēzus ir ar tevi, vai cik jauki? Tad tā atkal būs pudelīte kādam īpašam cilvēciņam. Aha. Protams, es viņu te tikai sāku taisīt, tāpēc varbūt tu varētu ielikt bildīti, kad būs, pašās beigās, kad būs jau tā kā gatava. Skaidrs. Mums sestdien pirmais cilvēciņš nāk no Anglijas brauc. Ilgi mūs ir pētījis, izzinājis, un tagad ir gatavs atbraukt ciemos pie mums. No Anglijas, jā. Vīrietis. Vīrietis ap 60 gadi. Jā, vīrietim... Latviski runā? Latviski, jā, ir insults bijis, cukura diabēts un meklē veidus, kā būt veselam. Un tā kā fermentos nav ne glikozes, ne fruktozes, ja mēs taisam pareizi, izfermentējot līdz galam, tad tas ir tas dzēriens, kas palīdzēs regulēt, jo mēs, kā es esmu arī teikusi, video, ka mēs esam iepriekšējos manos stāstos, ka mēs esam pieraduši ņemt tātad rezervītus un celt, kā saka, celt patstāvīgi savu insulīnu, ja? Kaut vai jādod ļoti daudz saldus augļus. Un tā, kā saka, nedabūna mūsu ķermenis nekad normalizēties. Un fermentiņi tieši palīdz, ja mēs viņus dzeram, tad šo cukura līmeni viņi regulē. Vai arī pirmais, ja tā kā mēs jau esam kopā ar jums 3 gadus, un jūs ar savas sēkliņus un fermentiņus jau taisat, tad pirmais ir tas, ka cilvēkiem palīdz ņemt nost tieši cukurus. Ja, protams, dzer it īpaši ķiplociņus. Jā, ķiplociņus. Jā, Zaķi? Protams. Jā, tā kā Keitiņa turpina īpašo pudelīti greznot. Jā, es arī pievienošos te man. Pakojam tāds ir ar brūklenītēm, bumbierīši, dzeltenās plūmītes, melnās goģī, zelta jāņogas un kanēļu standziņas tāds. Jā. Kā Keita saka, tas klasiskais garšīgais no mammas. Klasiskais garšīgais, jā. Tā kā, lai zeltīts visiem vakars, lai zelta gaisma līst jūsu sirsniņās. Un Keitas novēlējums, lai Jēzus ir ar jums, jo viņš vienmēr ir ar jums, jā. Nu, lūk. Viņš nekur nav pazudis. Viņš nevar pazust, jā. Tā kā tā. Un rozītes no mana balkona. Kā es tā skatījos, ļauviņas jau, kā saka, tūlīt visi jau taisās lēnām uz guļu. Tad es domāju tieši tā, kā ģimene. Gatis, es un Keitiņa. Un tā mēs plaukstam pa dzīvi. No sākuma esam pumpuriņi, un kā man viens mīļš cilvēks teica, tu nekad nezini, kad ziediņš ir visskaistākais. Vai tad, kad viņš ir tikko kā pumpuriņš? Vai tad, kad sāk puķīte plaukt vaļā?
vai tad, kad viņa jau ir pilnbriedā. Daži zinās šo cilvēku Tu domā? pēc vārdiem. Domā, ka viņš tikai tev to ir teicis. Es domāju, ka nē. No redzi? Jā, tāks. Ko tu gati tu viņiem, ko? Galva sāp. Viņš mēģina viņu šādā veidā. Nē, viņš cilvēkam fermentinu paņēma. Cilvēku. Jā, tā kā tā. Tā visiem. Tā.